un mani atceros Mitru Arnoldu arestēja tieši izlaiduma dienā. Mājās pirms izlaiduma Oļģers Zariņš tas bija paņems 19. jūnijā, pirmais, un Vītala Andreja to izsauc no zāles Čekārā, tieši tad, kad notiks svinīgais akts. Viņš jau diplomu par skolas beigšanu nebija saņēmis. Direktors viņus sauc ārā no zāles, un tur viņu arestēja. Nu, tad sākās čekas pratināšanas Bauskā kādu nedēļu. Atceros, ka čeka atradās tur, kad otrā ielas pusē pretī vidusskolai. Bija kamerā ieslodzīts, varēja dzirdēt, kā spēlē vēl tur deju mūziku no izlaiduma balvas. Nu, pēc nedēļas aizved mūsu Stabu ielu. Tur čekā sēdināja mūsu smagajā mašīnā, Bauskā čekas pagalmā. Mēs bijām cik 7. Nosēdēt vajadzēja tā ar izstieptām kājām pāri mums te. Uz kājām bija ķēdes, novilkts no viena borta uz otru smagajā mašīnā, lai mēs nevarētu piecelties. Un priekšā aizmugurē sēdēja bruņoti sargi, kādi 8 kopā. Uz katru viens, un tā mūs aizved uz Rīgas čeku. Bet neiebraucām visu čekas tajā pagalmā, čekas ēkā vai pretējā ielā. Tur kaut kāda sēta, vai tur viņam bija kaut kāds saimnieciskā daļa, vai kas, jo tur mūs izsēdināja ārā viss. Un tā veida pāri iela, atceros, un pa stūri durvīm mūs veda iekšā. Atceros, ka cilvēks stāvēja un skatījās uz mums. Nu, par čekas pratināšanām, ko tu stāstīji, tas jau apmēram visiem līdzīgs. Tie stāstījumi daudz jau ir lasīti un pierakstīti. Bet čekas bija centrāls cietums. Centrāls cietums izmeklēšana kaut kas ilga līdz oktobrim. Tiesa notika tribunāls, Karapgabala tribunāls no 26. februāra līdz 2. martam 51. gadā. Tiesāja 5 dienas kaut ko Raiņa bulvārī. Atceros, kad ar 2. stāvā mums tur vieni varēja liepa galotnes redzēt pa logu. Tiesneši prokurori bijuši krievi, protams, armijas uniformās. Advokāti bija sameklēti kaut kādi, tie bija latvieši. Pēc uzvārdiem bija viena sieviete, bija advokāta Ūdra, otrs kaut kāds Kusiņš pēc uzvārdiem. Nu, tiem jau praktisks nozīmes nekāds nebija. Nu, un 2. martā nolasīju spriedumu. Manam brālim Gunāram Arvidam Kļavbam piesprieda augstāko sodu mēru, pārējiem uz 25 gadu. Pa brāli gribēju teikt, ka tas tiešām bija īsts vīrs, īsts cīnītājs, īsts patriots, vīrišķīgs, ļoti neatkarīgs, patstāvīgs. Bauskas vidusskolu beidz, kā teicamnieks, uz zelta medaļu, pat cik viņš bija nacionāli noskaņots. Viņam pat izlaiduma dienā direktors Vītals roku nepaspied, neapsveic. Raksturojums bija izdots slikts, lai nevarētu iestāties universitātē. Tikai labi cilvēku palīdzību tas izdevās. Viņam bija stingri izkārtot reglamentāru dienas kārtību pa stundām, pa minūtēm. Izplānot visu, gan mācīšanās, gan brīvais laiks, gan sports, gan teātra apmeklējums vai kino. Viņš stingri pieturējās pie šīs izstrādātās dienas kārtības. Sistemātiski un neatlaidīgi viss izpildot tas, kas viņam bija plānots.
un tādā pašā neatlaidījumā, sistemātiskumā, ar precizitāti viņš pildīja arī savu pagrīdes darbu universitātes studentu pretošanās grupā. Un es domāju, ka arī vīrišķīgi viņš sagaidīja savu pēdējo stundu. Šo akmeni es izvēlējies pa pamatu, un uz pieminekļa būs ieraksts vienā pusē Gunārs Zemtautis, dzimšanas gads, miršanas gads būs nepilnīgs, un cipriem būs tikai 195, un apakšā būs rakstīts zem dzimšanas gada šāds teksts: mani nogalināja komunistu čeka manai tautai nezināmā vietā un laikā. Bet pieminekļa plāksnes otrā pusē iecerēts zīme iecirst atvērta grāmata ar zobenu apakšā un vārdi Uzežiņas galvliku. Un šis piemineklis tieši atrodas uz Ežiņas meža malā un ceļa malā, kas ved uz viņa dzimtajām mājām. Pārsūtamā punktā pagāja dažas dienas, un tā kājām mūs zina projām, aizdzina uz 6. šahtu. Tas no Vorkutas centra kā 5-6 km. Sadalīta par brigādēm, silogļu klasa 45 grādu, kritumā slīps bija 70 cm augsts. Tur vajadzēja strādāt uz vēdra guļus. Tumsa bija, protams, iedot kaut kāda elektriskā tāda lampiņa piekārtot pie jostas. Tādā blāvā gaismā vajadzēja šitās ogles tur pa tādām zelza renēm, reštakiem, no tā laist uz leju. Vajadzēja šitās oku tādas stutmalku saucamā, ko stiprināja, lai pēc ogļa izrakšanas, izrāpšanas tur neiebruktu. Tos vajadzēja laist lejā. Vārds sakot, viss tādā slīpam, vēl vajadzēja prastu noturēties un atspērties un reizē darbu veikt, un tas bija viss tādās, var teikt, tikpat kā tumsā, mitrumā. Nu, veselība to neturēja, tad tika ievietots ārstniecības punktā, jeb stacionārā, un tad pēc tam tika pārvest sakal uz vieglākiem darbiem. Virspusē apkalpot šahtu. Virspusē jau ziemā arī bija lielais sali, tāpat nebija viegli, atceros. Bija viena diena, ka bija pārpa 50 grādu, ka vajadzēja strādāt pie ogļu iekraušanas lielos dzelzceļa vagonos. Šausmīgs sala. Migla bija tāda liela laiks rāms. Savaka nomainīja sniega vētras, sniega vētrās. Sala parasti kritās 25 grādi, bet tie šausmīgi. Puteņi bija, ka varēja grūti pat noturēties kājās, bija nekas nebija redzams. 53. gadā sākās streiku vilnis. Pa visas Padomju Savienības lēģeriem bija arī Vorkutā. Bija arī upuri cilvēku, sevišķi 29. šaktā. Apšāva daudz cilvēkus. Mūsu 6. šaktā izgāja bez upuriem. Tas atkarējās arī no lēģera administrācijas. Liela daļa mūsu savāca aktīvākos. Aizsūtīja uz soda nometni, kur pavadījām pāri mēnešu, streika noplakta. Mūs atkal izdalīja pa nometnēm, sagriezos atpakaļ 6. šaktā.